visu laiku gaidījām, ka Mercedes būs spēcīgi, bet ja viņi tagad jaunajā ērā atkal sāk dominēt, kā tas bija pēc 14. gada tehniskajām izmaiņām, es domāju, ka mēs diezgan ātri atēdīsimies arī tās sudrabotās uzvaras un atkal sāksim gaidīt, kad Red Bull atmodīsies. Lielisks laiks aiz loga. Mums iepriekšējā nedēļa ļoti silta, saulaina, fantastiski jāsaka. Tagad gan izskatās pēc laika prognozēm paliks nedaudz vēsāks, taču ir diezgan absurda situācija, vai atžgārna situācija būs pareizāk teikt, tajā nedēļā un tajā dienā, ka ielidoju no Milānas, no Itālijas, Latvijā, tad Latvijā bija siltāks nekā Itālijā, un arī patiesībā visā tajā nedēļā, kad dzīvoju vidusjūras krastā, tad bija uz Monako lielās balvas izcīņa, tad Latvijā bija siltāks, pie mums bija ap 27 grādiem, tur bija 22, 23. Protams, absolūti nesūdzos, būt karstāks bijis tur, tad noteikti arī grūtāk to visu panest, taču tas vēl viens pierādījums, ka nav jau tā, ka tur kaut kur ārzemēs viss ir jaukāk, zāle zaļāka un viss ir lieliskāk. Mums šeit ir patiesībā ļoti daudz plusi un tos tiešām var saskatīt un ieraudzīt, kad aizbrauc no Latvijas. Un šeit ir runa tiešām par Eiropas ļoti attīstītām valstīm. Itālija, Francija. Tur viņiem ir pašiem daudz savu problēmu, līdz kurām mums šobrīd vēl ir ļoti tālu, un patiesībā mums ir jābauda Latvijas apstākļi. Un šeit nav runa tikai par laikapstākļiem, protams. Laikapstākļi, es domāju, šobrīd kļūst tāda viena diezgan būtiska lieta, jo Dienvidu Eiropā skaidrs, ka līdz ar šo globālo sasilšanu tomēr tas klimats arī nedaudz ir kļuvis gan ekstrēmāks, gan arī sausāks. It kā tāpat laikā tie nokrišņi varbūt ir palikuši intensīvāki, kas bija savukārt Itālijā, par ko es biju mērenā šokā no lidmašīnas varēju vērot pie Milānas laižoties lejā, ka lauki vienkārši ir klāti ar ūdeni. No sākuma tiešām nevarēja saprast. Es domāju, ka viņiem tur ir kaut kādi dīķi, zivju dīķi no gaisa, bet nē, tie tiešām ir lauki, tādi gabaliņi, un tie bija klāti ar ūdeni. Ja vien tur neaudzēja rīsus plašās plantācijās, bet es no vietējiem arī dzirdēju, ka viņiem bija intensīvas lietavas, un kad ir, viņiem arī tā grunts ir savādāk, tas ūdens tik viegli neiesūcas, varbūt nav tik smilšains, vairāk tur ir mālains vai cita grunts ir. Jebkurā gadījumā tur ir savas problēmas, un savukārt jau Francijā tā uzskatāmākā problēma Francijas dienvidos, jo īpaši tur Nicas apkārtnē par Monako nemaz nerunājot, tur, protams, dzīvojamā platība. Itālijā ir līdzīgi, apdzīvotība ir diezgan augstā līmenī un apdzīvotības blīvums, bet Nicā kaut kāds mazs dzīvoklītis, kur atrast, kur palikt, Airbnb pirmkārt ļoti dārgi maksā, un viņš tiešām būs mazs un minimāls, un ja jūs paskatieties Airbnb fotogrāfijas, varbūt pirmajā mirklī to pat grūti tā nolasīt, bet ļoti bieži viņi ņem un vienistabas dzīvokli sadala, mēs iedomātos, kā varbūt liela istaba var sadalīt uz pusēm, un ir divas istabas. Viņi sadala to horizontālā līmenī, proti ir kaut kur otrajā stāvā vai pusstāvā ir guļamistaba uzstutēta augšpusē, un apakšā vēl ir dzīvojamā platība. Tādā veidā kaut kā mēģina pielāgot to dzīvojamā platību, kas, kā es teicu, ir ļoti, ļoti maziņa. Mums šajā ziņā, protams, Rīga ir atkal sava tāda iekšējā
nedaudz problēma ar dzīvošanu un visu nekustāmiem īpašumiem. Es gan negribu teikt, ka tā jau ir problēma, bet tomēr Latvijā mums ir daudz vietas. Salīdzinot ar to, kas ir Eiropā, mums ir daudz vietas. Es tā kā nāku no laukiem, tad man šeit ir tik daudz vietas, es tiešām varētu pāris tādus Airbnb uztaisīt, kā man bija Mentonā. Es dzīvoju Mentonā, kamēr Monako viesojos, un tā ir pilsētiņa uz otru pusi šoreiz, tātad ne uz Nicu pusi, bet uz otru pusi, un tur arī līdzīga situācija, tāda kurorta pilsētiņa, bet tā vietas, kur palikt nav daudz, viņas pietiekami dārgas, pa to nedēļu, diezgan liela naudas summa es atstāju par mazu vienistabas dzīvoklīti. Visas ērtības tur bija, un es absolūti nesūdzos, un man jau arī neko nevajadzēja. Es ierados vēl vakarā, agri no rīta aizbraucu, bet jebkurā gadījumā tas liekas smieklīgi, tomēr tā naudas summa, kas jāatstāj, ir par to, kas tiek dots pretī, bet tādas tur ir tās cenas. Tā kā, ko es ar to visu gribēju teikt, es absolūti aizgāju tēmā, kur es nebiju plānojis pat stāstīt īsti, bet ko es ar to gribēju teikt, ka mums ir jābauda un noteikti jānovērtē tās priekšrocības, kas mums ir. Vēl viena lieta, apcīt dzeramais ūdens arī, mums Latvijā ir ļoti daudz dzeramo ūdeni, kur var arī no krāna dzert, arī pilsētās, mazpilsētās, kur tas ir iespējams, varbūt ne Rīgā visur, bet tādas vietas ir, nemaz nerunājot pa laukiem, kur pasmelies no akas vai ārteisiskās akas, tā kā ārzemēs neko tādu nevar atļauties Centrāla Eiropā, Dienvidu Eiropā. Tā kā tur ir viss jāpērk, jebkurš ūdens ir jāpērk. Tā kā jā, ir daudz priekšrocības mums, ar to es gribēju teikt, jo mums arī klimats, es teiktu, kopumā uznāk mums siltie viļņi, ko mēs izbaudam, karstumi viļņi, bet tāpat laikā mums ir mērens klimats, pavasari, rudeņi, un es domāju, ka man katrā ziņā ļoti patīk Latvijas klimats, un šajā ziņā es novērtēju to, kur es dzīvoju. Bet tagad gan atpakaļ nedaudz tuvāk tam, par ko es šodien vairāk runāšu, tad neliels atskats uz šo Imolas un Monako svētceļojumu, kā es to no savas puses saucu, un tad arī, protams, jāparunā būs par Formula 1 lietām. Bez tām neiztiksim. Man te sarakstīti pāris punkti, ko es gribu pastāstīt. Par Monako parunāšu vairāk, vēl joprojām tas tā tēma tāda aktuāla. Es neesmu vēl visu līdz galam izstāstījis. Es domāju vairāk tieši par šo sacīkstumu, vai tā bija garlaicīga vai nē, un ko mums darīt vai neko nedarīt. Ar to, ka sacīksts Monako garlaicīgas, nedaudz par gaidāmo tehnisko revolūciju, bet tas tiešām tā minimāli pieskaršos krietni vairāk par Peresu šoreiz, jo Peres ir ceļā uz to, lai parakstītu līgumu ar Red Bull, un man ir ļoti liels bailes, ka tajā brīdī, ka šis podcasts tiks publicēts un iznāks, es viņu publicēšu, protams, Patreon atbalstītājiem ātrāk, tā kā tas ies gaisā šodien ir pirmdienas pirmspusdiena, un faktiski tik līdz ierakstu iet gaisā arī Patreon lapā, bet pēc 2 dienām tas būs publiski pieejams, un tad jau Peres līgums varētu būt paziņots, tikpat ļoti iespējams ir. Tā kā, es negribu teikt, ka būs vecas ziņas, bet tad būs jātais, protams, atkārtot kaut kāda runāšana par to, kas notiek ar Peres un kāpēc Peres ir parakstīts. Vēl par Hamiltonu nedaudz jāparunā, kā viņam iet cīņā ar Džordžu Russellu, jo Monako bija diezgan interesanti pavērsieni attiecībā par Hamiltonu. Tie, kas sekoja cītīgāk līdz, noteikti pamanīja to visu, pavisam maz drusciņu par Andretti, un noslēgumā būs arī par Red Bull. Kas notiek ar Red Bull? Šeit gan uzreiz jāsaka, ka tur tā tēma ir ļoti, ļoti apjomīga, jo tur ir tehniskās lietas jāskaidro, un to šoreiz es nedarīšu, jo podkāstā to izdarīt, audio podkāstā jau īpaši to izdarīt ir diezgan sarežģīti, un
Šoreiz es teiktu, ka tā Red Bull lieta tomēr ir pietiekami interesanta un svarīga, lai to tā kārtīgi izskaidrotu vismaz tiem līdzjutējiem, kas grib saprast, kas notiek ar Red Bull un kāpēc pēkšņi Red Bull ir ievainojami. Un es domāju, ka sadalīt šo lietu vairāk bezmaz divās daļās, tādu vispārīgo apskatu, kas un kā un kāpēc šeit izstāstīšu restartā, un attiecīgi jau tādas tehniskākas, specifiskākas lietas, saliekot visu pa punktiņiem, mēģināšu to jau varbūt ar kaut kādiem vizuāliem uzskatas materiāliem izstāstīt ideālā formula podkāstā, kas būs piekdien, kā jau ierasts, piekdien pirms posma, mums atceramies, ir Kanādas lielās balvas izcīņa. Bet nu gan ķeramies klāt, ievads uz 9 minūtēm ir ierunāts, tad par pieredzi klātienē. Tie, kas ir Patreon atbalstītāji, protams, un kas klausījās šo podkastus, un pēc tiem arī cipariem es paskatījos, tie podkasti tiešām bija diezgan populāri, kas bija katru dienu, ko es publicēju Patreon lapā, tā kā paldies visiem, kas ir noklausījušies, daudz ir klausījušies. Tie jau apmēram zina, ko es par to visu domāju, jo katras dienas izskaņā tāds tā kā atgremojums bija tam visam, caur manu skatījumu prizmu, bet tagad ir pagājusi apmēram nedēļa pēc posma, un tas viss, kā jau es teicu, man arī nosēdies, nedaudz noslāņojies ir, un man prasa, kā bija. Daudz, ko es satieku arī ikdienā, kas zina, ka es biju uz Formula 1, ko lai es tā 2 vārdos pasaku, kā bija, labi bija, viss bija kārtībā, bet ja nedaudz tā pavisam nedaudz sīkāk to izstāst, tad skaidrs, ka atbildot uz jautājumu, vai tas ir plezīrs vai tomēr darbs, tad tas ir, godīgi sakot, 98% darbs, un 2% plezīrs, un pat plezīrs, ja man tā jāmeklē, es pat nevaru pateikt, kurā brīdī tas baigais plezīrs bija. Protams, es baudu, bet tas, ka es baudu, tas nenozīmē, ka es nestrādāju. Šoreiz ir tā lieta, ka, protams, es izbaudu arī tas, ko es daru no darba viedokļa, bet tā īsti atslābt laika nebija, jo ko nozīmē atslābt, tas nozīmē, ka tu kaut ko palaid garām. Skaidrs, ka visur būt es nevaru, ir daudz vietas, kuras gribēju būt, varbūt kuras nepabija tajā laikā, kad tur vajadzēja būt, bet tas vienkārši fiziski ļoti bieži nav iespējams. Taču man ar katru posmu, kur es braucu klātienē, arī rodas kaut kāds pilnvērtīgāks priekšstats par to, kā ir jāstrādā uz vietas. Ja es tur esmu viens, kāda man ir uzdevums, skaidrs, ka uzdevums arī diktē saturs, kas man ir jāpasniedz atpakaļ uz Latviju, tad kas man ir tie obligātie satura elementi, kas ir jānodrošina, tie paši podkāsti vai raksts un tā tālāk. Tā kā izejot no tā es arī strādāju, bet paralēli vienmēr nav. Vismaz man ir tāda sajūta, es priekš sevis definēju šo visu lietu tā, ka nav jēga aizbraukt un tagad atstrādāt kā lai to saka, tādā vienkāršā līmenī, tādā vienā dimensijā to visu atstrādāt, uztaisīt 2 podkastus, uztaisīt 1 rakstu un būt priecīgam. Tur ir jābūt vēl vienam iemeslam, vēl vienai dimensijai un patiesībā ideālā variantā vēl 3. iemeslam. Tāda kā minimums viss, ko tu dari, ir jābūt 3 iemesliem. Tāds vienkāršākais, vidējais un lielais globālais iemesls tam visam, ko tu dari, lai tas viss sasietos kopā. Un es atradu visus šos 3 iemeslus priekš sevis, arī braucienā uz vietas, un tas, manuprāt, arī ir nostrādājis. Tagad atskatoties atpakaļ uz šiem posmiem 2 var teikt, ka tas ir nostrādājis. Kā jau teicu, skaidrs, šī satura veidošana gan Twitterī uzreiz, gan podcastu veidā, tā ir tā elementārā lieta. Skaidrs, ka otra lieta ir priekš manis pilnīgi noteikti veidot un atrast kontaktus, tie kontakti, un arī, protams, atjaunot kontaktus, tie kontakti man bija nedaudz, bet bija saglabājušies no iepriekšējiem gadiem, kad es braucu kā akreditēts žurnālists. Šobrīd tos kontaktus es esmu paplašinājis, man par to ir ļoti liels prieks. Tas nav viegls darbs un tas nav tik vienkārši, ka tagad eju baigi sapazīstos ar visiem. Pirmkārt jau tas pats par sevi no personības ir atkarīgs, kā cik katrs vispār ir tendēts
uz tādu brutālu iepazīšanos ar svešu cilvēku, bet es šoreiz tam nepiegāju no tāda viedokļa, ka tagad spiesti mēģināt iepazīties ar kaut kādiem kolēģiem vai komandu darbiniekiem, apzināti iet, bet es atstāju vairāk to kā tādā dabiskā formā, respektīvi, teiksim, kaut kur pie pusdienu galda. Imolā, piemēram, tas bija labs piemērs, mēs gājām ēst, nostājus rindā, paņem pusdienas un ļoti dabiski mēs ar vienu itāļu žurnālistu nokļuvām pie viena galda, apsēdāmies un, dabiski aizgāja saruna kaut kādā veidā, tā kā, tā ir tā iepazīšanās, nevis tagad iet apzināti noskatīt, izsekot kādu tur un iet mēģināt iepazīties. Tā kā tajā ziņā viss kārtībā, kontaktu loks ir paplašināts un šobrīd, vēl pāris reizes šogad noteikti ir jāizbrauc uz posmiem kādiem klātienē, lai to visu varbūt nostiprinātu un tās attiecības veidot, jo tas ļoti pēc tam palīdz. Es esmu pāris reizes minējis, tie, kas varbūt cītīgāk skatās, klausās podkastus, zina, ka es esmu pāris reizes minējis, ka ir tādi gadījumi bijuši, kad es arī sazinos ar saviem kontaktiem, mēģinu kaut kādu informāciju noskaidrot, pārāk bieži to tā nevar darīt, tas tā, kā es vienmēr saku, tas tā nestrādā gluži, tā nav vienvirziena iela. Tā vienmēr ir iela divos virzienos, un man ir jādod kaut kas pretī. Protams, es varu vest pretī vienmēr balzāmu un cerēt, ka ar to pietiek, bet jābūt kaut kādai informācijai arī no manas puses. Līdz ar to man ir arī jāstrādā šajā ziņā, lai ir kaut kāda informācijas apmaiņa, ko es vai dzirdu citur, vai man tiešā izēja, teiksim, uz sportistiem vai komandām, kas man ir tuvāks, un tā kā, ko es varu dot arī pretī kaut kādu informāciju, tā informācijas apmaiņa ir jānotiek. Tā kā uz to ir jāstrādā, faktiski tas lauciņš ir jākopja. Tā galvenā vai trešā, es negribu teikt galvenā, bet tā trešā visaptverošākā lieta, tāda arka, kas pāri visam tam ir, manuprāt, ir tomēr kopējās izpratnes veidošana priekš manis, jo tie, kas domā, ka saprot par Formulu 1 daudz, es domāju, ka rūkti maldās, jo tad, kad es aizbraucu uz vietas un daudz nianses redzu, es saprotu, cik daudz vēl man ir tukšie laukumi, kas ir jāizpilda. Protams, arī no šejienes, no attāluma liekas, ka apmēram es nojaušu, kā tā sistēma strādā, un šeit es daudz runāju arī par kaut kādām niansēm, par kaut kādām tehniskām lietām, par kaut kādām lietām, ko mēs nezinām, kas paliek daudzais kadra, bet mēs apmēram nojaušam, kā tās strādā, kā tās tiek organizētas Formulā 1, tad aizbraucot klātienē, es pietiekami daudz, un es teiktu Monako, jo īpaši ļoti daudz laika pavadīju pitlane boks celiņā, un vēroju komandas darbībā, kas tiešām aizpildīja daudz baltos laukumus, lai saprastu, kāds tad ir tas gan dienas grafiks, gan darba plāns, gan darba uzdevumi, gan darba metodika. Izejot no tā, arī daudz citas lietas kļūst skaidrākas, un tā ir tā lieta, kas dod to visaptverošo izpratni, teiksim tā, par lietu kārtību. Formulā 1. Un tad tas, protams, vairāk attiecas tādām ikdienišķām lietām, tādām tehniskākām lietām, bet tad jau, protams, vēl ir viss politiskās lietas, kas notiek nedaudz fonā un aizkulisēs, un tās tiešām var jau izprast runājot jau ar cilvēkiem, kas tajā visā iekšā strādā. Tā kā es gribētu teikt, ka man šis Monako posms noteikti bija atšķirīgs no visiem iepriekšējiem, jo ir mainījusies nedaudz vide Formulā 1, kopš es pēdējo reizi biju, kas bija vēl tāda nedaudz, tā vairs nebija arī Ben Ecclestone ēra, arī pēdējo reizi, kad es biju Monako, Ecclestones jau pats bija ieradies tur kā viesis un jau Liberty Media saimniekoja, bet Liberty Media arī tas atstātais rokraksts toreiz varbūt vēl nebija tik stingrs un nebija pamanāms, vēl bija tāda inerce no Ecclestone laikiem, tad šobrīd var just, nav tādas skarbas izmaiņas, tā Liberty tā nestrādā kā ar cirvi cērt un skalda un valda un maina noteikumus skarbi.
tā ietekme ir jūtama, bet tā ir pamazām nākusi, nemanāmi, teiksim tā, ja dienā tu tur esi, tad to varētu nemanīt, tā kā es tur aizbraucu pēc pārtraukuma, tad to es varēju pamanīt. Un viena no lietām arī es daudz izpratu, kā ir jāstrādā žurnālistam, lai paņemtu, vienatnē tū maksimumu no tās informācijas, no tās pieredzes, ko piedāvā posms klātienē. Imolā man arī tas bija nedaudz pārsteigums, līdz ar to es gribētu teikt, ka tur es maksimumu nepaņēmu, bet es daudz mācījos, kā jūs teicu, runāju ar kolēģiem, skatījos, kas notiek, visu to informāciju, ko mums deva, apkopoju, un uz manāko es teiktu, ka es nodzīvoju, tuvu 80-90% iespējamā laika, ko es drīkstēju, tātad pēc noteikumiem nodzīvot pitlēni, es tur arī nodzīvoju, un tā bija vienkārši fantastiska pieredze. Jo vairāk es tur biju, jo vairāk man patika vērot komandas darbā, izprast to visu, arī ne tikai komandas, arī tiesnešus, arī FIA un visus pārējos, tā kā tas bija ļoti baudāmi. Tā kā šoreiz vairāk tam pievērsos, jo bija laiks, kad tādas iespējas pat fiziski vienkārši nelaida tik bieži un tik daudz pitlēni arī tie pašā Monako, jo īpaši, un es krietni vairāk laika pavadīju tiešām sūcot kokteilīšus Red Bull Energy Station šajā peldošajā motormājā. Šoreiz tur es biju ļoti maz laika, tiešām es atzīšos, es biju ļoti maz, absolūti minimāli. Jo man visu laiku likās, ka es ko palaidīšu garām. Labi, iesim tālāk. Ja ir kādi jautājumi, protams, specifiski par Monako vai par Imolu, par apmeklējumu klātienē, varat uzrakstīt. Es domāju, ka mēs kaut kad uztaisīsim arī kādu podkāstu, kā atbildes uz jautājumiem tuvākajā laikā iekš Patreon, tā kā droši rakstiet. Patiesībā es uzrakstīju arī rakstu laikrakstā Sestdien, esmu akreditējies un biju akreditējies no laikraksta Diena, tā kā tas man pat obligāts pasākums un tas arī man ļoti patika. Šoreiz tāds nedaudz citas perspektīvas, vairāk kā ceļojuma apraksts, tas bija ar tādu Formula 1 aizkulišu piesitienu, tā kā, ja ir vēlme, var vēl iegādāties Sestdienas, tātad tas ir iepriekšējā nedēļas nogala, kas mums pat bija 1. jūnijas, ja nemaldos sanāk. Ir datums Sestdienas pielikumam vai žurnālam, kur ir 3 atvērumi raksts. Par Monako parunājot nedaudz šoreiz, tad mēs redzējām to garlaicību, kas tur bija sacīkstē, un es pilnīgi piekrītu, ka sacīksts bija garlaicīga, taču es nepiekrītu, ka šeit ir jāizdara tālējoši secinājumi un tagad jāņem un jāmet posms ārā no kalendāra. Par posmu mešanu ārā vispār tur nav runas, tur es domāju, ka tas ir krietni pārspīlēts, bet šeit jāņem vērā, ka daudziem, es domāju, ka lielākajai daļai cilvēku tomēr tā atmiņa ir īsa, un tas nav domāts kā pārmetums vai kā uzbrauciens, bet tā vienkārši ir cilvēka daba. Tā jebkuram arī man tā ir, ka mēs atceramies pēdējo. Bet ja mēs padomājam gadu atpakaļ, Monako lielās balvas izcīņa bija viens no interesantākajiem posmiem, kur Alonso varēja tīri teorētiski ar Aston Martin izcīnīt uzvaru. Cīņā ar Verstappenu bija lietiņš, bija stratēģijas dažādas un tā tālāk. Šoreiz tas viss nebija. Bet nevis lietus ir pie vainas bija ļoti specifiska apstākļu sakritība. Tam visam, protams, tur apdzīt ir grūti, par to jau es nestrīdos, bet apstākļu sakritība ar sarkaniem karogiem pirmajā aplī, kur tika nomainītas riepas, un tas nozīmē, ka vairāk visas sacīkstes laikā nevienam riepas mainīt nevajadzēja. Un tas savukārt nodefinēja to tempu, kas bija. Tas lēnais, ļoti lēnais, faktiski lēnākā Formula 2 mašīnas brauc sacīkstes laikā. Visi, lai neveidotos daļa, lai varētu aizbraukt līdz beigām ar šīm riepām, daļa, lai neveidotos lieli caurumi tālāk aizmugurē, kur tiešie konkurenti varēs ielikt un iebraukt boksos, ielikt tajā caurumā un attiecīgi atspēlēt kaut kādu laiku pēc tam ar svaigām riepām. Tā kā tas viss šoreiz to nodefinēja, un tur ir krietni vienkāršāk tīri teorijā risinājumi nekā pat ņemt tagad buldozeru un taisīt kaut kādu trases konfigurācijas izmaiņas, lai uzlabotu apdzīšanu, kas Monako ir
ļoti grūti arī izdarāms, pat ja tur gribētu tagad ņemt un buldozeru un nesko šķūrēt. Pirmkārt, tas mežonīgi dārgi būs, otrkārt ļoti sarežģīti, jo skaidrs, ka jebkurš paplašinājums nozīmē kaut kādi milzīgi nekustāmo īpašumu līgumi, tā tālāk, tā joprojām tur viss ir sadalīts, un tas nav tā, ka viņi negrib to darīt, tas vienkārši gandrīz fiziski nav iespējams. Taču to vienkāršāk var atrisināt. Un to teica Džordžs Rasels arī pēc sacīksts, ka principā jau nedomāsim tik dziļās kategorijās, vienkāršāk paskatāmies uz riepām. Riepas ir tās, kas var izmainīt daudz un dikti, un mums jau nevajag mežonīgi daudz apdzīšanas Monako. Mēs varam iztikt pat tīri teorētiski bez nevienas apdzīšanas Monako, un es esmu gatavs aizstāvēt šo viedokli, ka sacīksti var būt ļoti aizraujoša, un es pat teiktu, ka viena no aizraujošākajām sacīkstēm vispār sezonā var kļūt sacīkste bez nevienas apdzīšanas, un tam ir bijis, bet cilvēki to ir aizmirsuši. Stratēģija ir tā otra lieta, kur sacīkstes komentētājs tai lietai spēj izsekot līdzi un to pasniegt un izstāstīt to stratēģiju, kas notiek varbūt skatītājam nemanāmā veidā un formā, tad sacīksts kļūst ārkārtīgi aizraujoši. Un Monako to var panākt, kā Džordžs Rasels teica, ieviešot, teiksim, gandrīz vienu riepu komplektu, vienkārši atved tikai supermīkstās riepas, varbūt tās ir speciālās riepas tikai priekš Monako, jā, tas maksās atkal dārgi Pirelli, uztaisīt vēl mīkstākas riepas, bet no otras puses, cik dārgi, ja viņiem tā praksi un pieredze jau tajā ir, tad tas būs krietni lētāk jebkurā gadījumā nekā mainīt trasi. Atved mīkstās riepas, un ar tām nevar nobraukt pilnu sacīksti. Ar tām labākajā gadījumā var nobraukt pusi vai trešdaļu sacīkstes, un skaidrs, ka tajā brīdī arī temps augs, jo apzinoties, ka ir boksu apmeklējumi jebkurā gadījumā, piloti nevarēs lēni čučināt, jo skaidrs, ka konkurenti mēģinās kaut kādā veidā tātad uztaisīt šo undercut, overcut, vienalga stratēģiskās spēlītes, un tātad temps būs jākurina. Un tur jau tā interese rodas, ka ir tempa atšķirības, un, kā jūs teicu, pat bez vienas apdzīšanas, ja pilots ir kāds iebraucis boksos un teorētiski nokļūs kaut kur tur tālāk aizmugurē, un ja tam arī komentētājs izseko līdzi un šo paralēlo stratēģiju turpina stāstīt, tas, ka viņš tur pazudis pelotona vidusdaļā, liekas no viss cauri, bet patiesībā viņš kaut kādā veidā izfiltrēsies pēc laika uz augšu, kad sāksies boksu apmeklējumi, tas viss arī rada fantastisku stratēģisko sacīksti. Un kāpēc es to zinu? Tāpēc, ka IndyCar tādu piemēru ir ļoti daudz, jo IndyCar ir daudz sacīksts arī pa ielu sacīksts, kur apzīšana ir apgrūtināta. Nav tā, ka nav iespējama, teorētiski ir iespējama, bet krietni grūtāk, taču tur tās sacīkstes ir interesantas tikai tad, ja iedziļinās. Un tur, protams, komentētāji ļoti augstā līmenī un spēj izsekot tam līdz. Protams, tur vēl arī ir degvielas uzpildi, kas spēlē lielu lomu, jo degvielu arī var uzpildīt vairāk un mazāk un tādā veidā ietekmēt, bet arī riepas ir gan mīkstās, gan cietās šīs riepas, kas, protams, nodrošina dažādu atdevi, un stratēģiskās sacīkstes ļoti bieži tiek arī sezonā nosaukts par viens no interesantākajām. Un, kā jūs teicu, ja tajā visā iedziļinās un seko tam visam līdzi, tas ir ārkārtīgi interesanti un aizraujoši. Tā kā mēs varam tikt Monako, es teiktu, ļoti salīdzinoši pa lēto tikt pie salīdzinoši interesantām sacīkstēm aizraujošām arī svētdienā. Protams, varbūt tas nebūs apdzīšana superfestivāls kādā citā trasē, kur tas ir iespējams, bet kāpēc, lai nebūtu šī dažādība? Un galu galā otra lieta ir tāda, ja jau būs arī stratēģiju atšķirība un būs tās, pieņemsim, supermikstās riepas kādam no pilotiem padiluši, bet viņš mēģina izspiest to varbūt vienu boksu apmeklējumu, savukārt otrs ar diviem un iet ar diezgan svaigām mikstā sastāvu riepām, tad tur tā atšķirība formulas parametros izējā no līkumiem būs milzīga, un tur var arī nodrošināt pat arī apdzīšanas. Tā kā nav tā, ka tas ir bezcerīgi. Kā jūs teicat, tad šis posms, kas šeit bija, tie bija tādi unikāli apstākļi sakritīvi, kad tas tiešām sakrit, ka bija tik ļoti garlaicīgi šī sacīksti. Tā kā
Tās ir manas domas. Vēl paturpināt nedaudz, kā es teicu par šo jauno arī tehnisko revolūciju, es pieskaršos, bet tai neiesim tur ļoti dziļi tehniskajās lietās, bet man vienkārši radās doma par to, ka atceraties 21. gadu, kad Hamiltons ar Verstapenu cīnījās līdz pēdējiem posmam, Abu Dabī, noteikti atceraties, fantastiska sezona, un tajā brīdī tā tad bija ilgu laiku bijusi stabilitāte tehniskā, un mēs, novērojām to momentu, kad divas vadošās komandas satikās beidzot savā snieguma līknē, vienā punktā vai vienā līnijā, un visu sezonu mēs varējām novērot divu superpilotu cīņu, pateicoties tam, ka komandas bija ļoti līdzvērtīgas šīs divas vadošās. Tad nāca jaunie tehniskie noteikumi, jaunā tehniskā ēra 22. gadā, kas faktiski pavēra durvis Red Bull uz šo dominanti. Šobrīd, 24. gada sezonā, mēs esam nokļuvuši līdz situācijai, kad visas komandas, es teiktu, ir savilkušās krietni ciešāk kopā, mums ir tiešām arī tādi bloki izveidojušies ar interesantām cīņām, un pat esam nokļuvuši, izskatās, ka pēdējie posmi ir tam pierādījums pie situācijas, ka Red Bull dominanta ir beigusies, un mums McLaren un Ferrari ir tūlīt tam, lai sāktu pietiekami regulāri izaicināt arī Red Bull uz cīņu par uzvarām atsevišķos posmos. Es nezinu, vai par titulu mēs jau varam skaļi runāt, bet vismaz uzvar atsevišķos posmos, katrā ziņā kļūst interesanti atkal. Un mums vēl pēc gada, 26. gadā, ir atkal jaunā tehniskā ēra, kur turklāt ir gan jaudas agregāta izmaiņas ļoti, ļoti fundamentālas, nevajag tās par zemu novērtēt, tās tiešām ir milzīgas izmaiņas, plus vēl arī izmaiņas šasijā, un kā teica arī Adrians Ņūjs, tad viņš neatcerās savā laikā, kad ir gan vienā, gan otrā šīs izmaiņas, kas milzīgi atkal var sakratīt visu spēku samērs, un kas zina, kurš iznāks uzvarētājs tajā gadījumā. Un šeit, ir runa par to, ka mēs esam ieguvuši beidzot to stabilitāti, beidzot ir tās komandas sanākuši kopā, beidzot mums ir interesanti, un zlarts mēs atkal ņemam un nogriežam kā ar nazi un sākās viss no jauna, un kā jūs teicu, kas zina, kas būs tas uzvarētājs, vai tas būs Red Bull, vai tas būs tikpat labi Mercedes, un nav jau starpība. Mēs tagad it kā visu laiku gaidījām, ka Mercedes būs spēcīgi, bet ja viņi tagad jaunajā ērā atkal sāk dominēt, kā tas bija pēc 14. gada tehniskajām izmaiņām, es domāju, ka mēs diezgan ātri atēdīsimies arī tās sudrabotās uzvaras, un atkal sāksim gaidīt, kad Red Bull atmodīsies. Tā kā tas ir nedaudz tā, negribās teikt bēdīgi, bet tas cikliskums varētu būt nedaudz tādu garāku laiku. Es domāju, ka šoreiz, tas, protams, tās tehniskās izmaiņas uz 26. gadu tomēr bija paredzēts un plānots diezgan pasen jau, un ar domu tomēr, ka mēs ejam kaut kādā tādā unikālā virzienā tieši jaudas agregāta attīstības ziņā iezīmējam to Formula 1 ceļu, ko Formula 1 izvēlās šai ziņā, kas liek arī, dod tādu signālu arī autoražotājiem, kurā virzienā tad iet Formula 1 un ļauj autoražotājiem izvērtēt vai pieslēgties šim ceļam vai iet elektrifikācijas ceļu vai ko citu darīt. Skaidrs, ka tur ir lielāki mērķi, tas nav tā, ka tiek darīts, tā kā mums vajag nedaudz sakratīt spēku samērs, tāpēc mēs atkal taisam tehnisko revolūciju, bet vienkārši tā no malas skatoties nedaudz žēl. Labi, iesim tālāk. Peresa jautājums. Jā, jau teicu par Peresu. Peres ir ļoti tuvu šobrīd līguma pagarināšanai arī uz 25. gadu ar Red Bull. Avoti, es neteikšu, kas tieši, bet katrā ziņā avoti ziņo, ka tikpat labi līdz Kanādai, tātad šonedēļ jau, vai Kanādā šis līgums varētu būt arī pagarināts uz 1 gadu. Vai tas ir pareizais lēmums? To droši vien rādīs tikai laiks, tā objektīvi, bet es personīgi uzskatu, ka tas nav pareizais lēmums. Es arī paskaidrošu, kas, protams, es esmu, lai te kaut ko baigi mācītu Red Bull, bet no malas vienmēr mēs varam pafilozofēt un pavērtēt un pāanalizēt. Jūs arī varat piekrist vai nepiekrist, kā es teicu, droši rakstiet komentāros, es esmu atvērts diskusijai.
par visām Formula 1 tēmām, un esmu gatavs arī atzīt savu kļūdu, ja nu kaut kāds mans vērtējums vai doma ir aizgājis šķērsām, kā arī ir bijis iepriekš, un, protams, ka katram ir jāmācās no savām kļūdām, vislabāk mācīties no citu, bet, sanāk arī no savām mācīties. Bet par Peres runājot, tad, ja Peres pagarina līgumu ar Red Bull, es vienkārši arī tagad ieliekot sevi nedaudz Red Bull kurpēs, domāju par to visu tālāk, jo galu galā Verstapena situācija ir arī tāda nedaudz nestabilā Red Bull komandā. Šobrīd ir skaidrs, ka Verstapens aiziet no Red Bull visdrīzāk var jebkurā brīdī, kad viņš iedomājas. Nevis vajadzīgs, viņam ir kaut kādas līguma klauzulas, kā tur citu vadošo komandas darbinieku aiziešanu vai kaut kas cits, kā tika ziņots iepriekš, bet šobrīd izskatās, ka Reimonds Vermjūlens, kas ir Verstapenu, es gribētu teikt menedžers, jo viņš bija menedžers arī Josam Verstapenam savulaik. Viņš vispār ir nekustamo īpašumu mākleris bijis sākotnēji. Tad viņš pieslēdzās Josam Verstapenam kā menedžers, tad uz brīdi atkal viņi tur ceļi pašķīrās, jo Jos beidz startēt Formulā 1, nekādas lielas naudas kustības nebija, un tad, kad Maks nonāca tūp pie Formula 1, tad atkal aicināja palīgā Vermjūlenu, lai šīs visas juridiskās lietas kārtot un līgumus kārtot. Un izskatās, ka viņš ir izsitis lielisku līgumu priekš Verstapena, un šeit nav nopelns tā, ka tagad Vermjūlens ir tas baigais nazis. Šeit ir jāņem vērā tā lieta, ko es esmu minējis arī iepriekš, ka Verstapenu klans, kurā ir tātad abi Verstapeni, protams, un tur vēl viņiem palīg personāls, un arī Vermjūleni ieskaitot, Red Bull komandā ir absolūti unikālā situācijā. Man ir pat grūti iedomāties vēl tādu komandas un pilota dinamiku, kāda ir Red Bull un Verstapenam. Verstapens nekad Red Bull komandā nav bijis kā, piemēram, Lewis Hamiltons McLaren vai pat Lewis Hamiltons Mercedes komandā. Verstapens ir pats par sevi, viņa klans ir pats par sevi, viņa intereses ir pašam par sevi, un viņa intereses tiek ļoti augstu vērtētas, un es domāju, Red Bull komandā un viņa intereses ļoti bieži stāv pāri visam. Negluži komandai, jo tos sadursmes punktus mēs esam redzējuši iepriekš. Uzskatām bija pēdējos 2 gados arī ar to pašu Peres, kaut vai atceraties, kad uz īsu mirkli tur Peres arī spurinājās pretī Verstapenam un cīnījās it kā par titulu, un atceramies tā bēdīgi slavenā Monako situācija pirms 2 gadiem ar šo Peres apstāšanos trasē, kas ir šobrīd pa 99% skaidrs, ka ir bijusi apzināta, un komanda to pati vislabāk redzēja visā telemetrijā, kur Peres nevis tā pamazām dod gāzi virsū porķie līkumā, bet iespiež gāzes pedāli līdz galam. To var redzēt tātad šajā akcelerācijas līknē telemetrijā. Plus vēl arī roku kustību stūris nav sākotnējā pirmajā fāzē, kad aiziet aizmugurējā puse šķērsām, nav pretkustība, tātad uz stūris. Pilotam šajā līmenī no šiem pilotiem momentā ir zibenīga reakcija pretkustība pirmā, tur vai paspēja izglābt vai ne, tas ir cits jautājums, bet viņam nebija vispār pretkustības, tā pretkustība bija krietni par vēlu, apmēram tā kā es būtu pie stūres, tā kā parasts cilvēks, un skaidrs, ka tas viss nolasās, ka tur ir apzināts gājiens bijis. Labi, bet ne par to stāsts par to, ka tajos mirkļos tajos sadursmes punktos un mirkļos bija pamanāms, protams, ka komanda cīnās par to, ka komandas intereses ir augstāk, nevis pilota intereses ir augstāk, un tad uz āru līda gan šis Josa Verstapena ieraksts Maksa Verstapena mājaslapā, kas bija pirms tam, un arī viņa publiskie izteikumi, kas arī tagad bija sezonas sākumā. Ik pa brīdim tie mirkļi, kur Verstapeni sit kāju pie zemes, vairāk jau tas ir Jos, un Maks nedaudz tam stāv maliņā, tā kā, ja tā var teikt. Viņš gan nesaka, ka es tur nepiedalos, bet viņš arī aktīvi, teiksim, neiet līdz tēva pēdās, jo tēvs vienmēr bijis tāds diezgan aktīvais un savas domas cirtējis līdz galam. Tad tur var redzēt, ka Verstapeni cīnās pret Red Bull, un
Red Bull intereses un Horner intereses, kas ir komandas intereses, nevienmēr iet vienās slidēs ar Verstappen interesēm. Skaidrs, ka kamēr abi uzvar un kamēr abi iet pēc tituliem, tur viss ir kārtībā un abu intereses sakrīt. Nu, tajā brīdī, kad tur jāsāk menedžēt, ir spēcīgs komandas biedrs, tad tās intereses nevisai sakrīt. Nu, par Peresa palikšanu es tagad to visu stāstu, lai saprastu, ka Verstappenam ir milzīga ietekme komandā kopumā un ka Maksa Verstappena līgums pilnīgi noteikti ir unikāls un atšķirīgs no visiem pārējiem pilotiem, jo viņš ir spēlējis vienmēr no tādām spēku pozīcijām. Nu, Red Bull bija gluži vai jāizlien no ādas savulaik ārā, lai vispār viņu parakstītu savā komandā, un Verstappen it kā to pasniedz kā milzīgu pakalpojumu, ko viņi izdara Red Bull, ka viņi pievienojas viņiem, nevis pievienojas Mercedes komandai. Un skaidrs, ka Verstappens nav gājis cauri Red Bull akadēmijas visai sistēmai, kur, piemēram, kā Daniels Ricciardo, kur viņam vispār 10 gadus uz priekšu, kopš viņš nonāca tajā akadēmijā, nebija nekādas tiesības izvēlēties komandas, to visu noteica, respektīvi savu karjeru, kur viņš atrodas, ne komandas, to visu noteica Red Bull. Un kad šis sākotnējs līgums, kas bija tuvu 10 gadiem, es tagad nepateikšu, cik precīzi, bet tuvu tam, kad šis sākotnējs līgums beidzās, tikai tad varēja Daniels Ricciardo sākt lemt par savu likteni pats, un tad tas bija tas brīdis, kad viņš nolēma arī aiziet no Red Bull pievienoties Renault toreiz, atceraties, vai tas solis bija pareizs vai nē, tā ir cita lieta, bet te ir jāsaprot, ka visus pārējos savus pilotus kontrolē absolūti, kā lēles aiz diedziņiem rausta Red Bull, tad, un arī izmet, ja nav labi, savukārt ar Verstappenu nekad tāda kontrola nav bijusi absolūti nekad. Tā kā ir iespēja aiziet Verstappenim, kurā brīdī, un to nevar uzskatīt par nereālu scenāriju. Tāds scenārijs var būt, jo sevišķi tagad jaunajā tehniskajā ērā, kas nāks, Verstappens var aiziet, redzot, ka Red Bull nenotiek viss pēc plāna, ar dzinēju, ar šasī vienalga. Un ar ko tādā gadījumā paliks Red Bull komanda? Tagad paskatoties uz priekšu, ja viņi nolīguši, pagarinājuši līgumu ar Peresu, viņi paliek ar Peresu. Es atvainojos visiem Peresa faniem, bet ar vidēja līmeņa pilotu, kurš ir jau savā norieta fāzē. Būsim godīgi. Ja Peresa vietā būtu Carlos Sainz, es teiktu, ka Carlos Sainz ir pat pilots, ap kuru var būvēt komandu, arī šajā jaunajā tehniskajā ērā, ja nav Verstappena. Tas trieciens nebūtu tāda sajūta pēc tāda trieciena, respektīvi Verstappena aiziešanas trieciena, nebūtu tāda sajūta, ka tu esi palicis pie sasistas silas, piedodiet, bet ar Peres ir sajūta, ka tu paliec pie sasistas silas. Turklāt pats Peres arī pa brīdim ir izteicies, ka tomēr, viņam jau ar tā karjera ilgi vairs nebūs, viņš domā par savu ģimeni un vairāk laika pavadīt pie ģimenes, tad viņam ir cik tagad 34. Ja nemaldos, tad, kā jūs teicu, un tie labākie gadi ir garām. Mēs redzam, ka tie labākie gadi ir garām. Peresa līmenis tik līdz Red Bull ir ievainojama komanda, viņa līmenis ir uzskatām, ir redzams, ka viņš ar to mašīnu, knapi otrās kvalifikācijas kārtas līmenī spēja braukt, bet viņš šobrīd ir tādā situācijā, kur viņš nesagādā problēmas komandai, kur viņš ir, krietni atkarīgs no komandas, viņš, protams, nespēlē no spēku pozīcijām, iedots viņam 1 gadu līgums, viņam atkal jāturpina strādāt, komandai tas tāds miermīlīgais risinājums ir jau skaidrs ar Sainzu, tur var būt visādi, un šeit skaidrs, ka tā galvenā dinamika ir ar Verstappenu, ko saka Verstappens, ko nesaka Verstappens, un šeit es līdz galam nesaprotu, kāda varētu būt Verstappena klana attieksme pret Peresu kā tādu, jo skaidrs, ka iepriekš, kā jau es stāstīju, tā vēsture nav gluda ar Peresu bijusi, jo sevišķi tajos laikos, un skaidrs, ka tas aizvainojums ir palicis lielā mērā, šobrīd, mīļā miera labad tas viss ir nogludināts, bet tas aizvainojums ir palicis Verstappeniem uz Peresu, un vai ilgtermiņā arī Verstappenu klans uzskata, ka Peres ir labākais risinājums, par to es arī neesmu pārliecināts. Bet tas būs interesanti, kā tas viss attīstīsies, kā dinamika attīstīsies, ja tiks pagarināts šis līgums. Pavisam ātri arī par Peres un Magnussen avāriju.
Monako, tas, protams, ir jau piemirsies visiem, bet es tā arī savas domas nepagūju izteikt, jo nepiedalījos šajā pēc sacīksts analīzes podkāstā, F1LV podkāstā, kur savukārt jau mēs analizējam to visu, bet man nepamet sajūta, un jo vairāk es uz to atskatos ar tādu nedaudz jau laika nobīdi, tagad nedēļu vēlāk, jo vairāk es esmu pārliecināts, ka arī Peresam ir jāuzņemas daļa vainas tajā visā. 1. apļa incidentā ar Magnusenu. Par to, ka Magnusens ir vainīgs un vairāk vainīgs nekā Peres, es nestrīdos. Tas bija Magnusens, kas tur līd iekšā uz bezcerīgu apdzīšanas manevru tam, bet tas, ka Peres viņu redzēja, jo no onboard kameras var redzēt, ka viņš 2 paskatās spoguļos un arī īsi pirms sadursmes pastās spoguļī un redz, ka tur ir Magnusens, nozīmē, ka Peres zina, ka Magnusens tur atrodas, zina, ka Magnusens lien tajā iekšmalā, un saprotot to situāciju, ka tik un tā taisna augšā kalnā vedot būs par labu viņam, tās visa situācija trasē. Un pat, ja Magnusens kaut kādā mistiskā kārtā viņam tiktu garām, tad noteikti būtu labāk palikt sacīkstē, tāpat tu esi pēdējā pozīcijā, palikt sacīkstē, neriskēt ar sadursmi un turpināt braukt, jo šobrīd tas rēķins ir 3 miljoniem, kā teica Helmuts Marko, nu šeit izklausās nedaudz pārspīlēts patiesībā. Protams, tur jau jāskatās, vai pat šasī Monakoks ir vesels, bet nedaudz pārspīlēts. Tās pat ar visiem 4 riteņiem norautiem, tur tuvāk 2, es domāju, tīri teorijā, mēs arī runāju par šo vēl Monako prescentrā runājām, ka tās summas jau varētu būt starp 1 un tuvāk 2 miljoniem, tie 3 miljoni izklausās nedaudz pārspīlēts, bet Marko vienmēr, protams, savas intereses kaut kādas viņš bīda, lai nu kā, bet kā jau teicu, tad Peresam, es domāju, ka ar viņa pieredzi jāspēlē bija tā drošā spēle, jāizvēlās drošais variants šajā gadījumā un jāmēģina izvairīties pa visām varītēm no avārijas, no sadursmes jau pirmajā līkumā, nevis cieti aizstāvēt, lai arī taisnīgi es piekrītu, bet šis nebija tas gadījums, kad tas bija jādara, bija jāizvērtē riski un tos riskus neizvērtēja Peres, un skaidrs, ka Magnusens, kā es vēlreiz atgādīju, Magnusens vainīgs pie tā visa vairāk nekā Peres, viennozīmīgi. Tiesneši šoreiz gan nesodīja, jo tas ir 1. apļa incidents, un kā jūs teicu, šeit tomēr abi piloti, viens ir vairāk vainīgs, otrs mazāk, bet abi piloti ir pielikuši roku tajā, lai nenovērstu incidentu, teiksim tā, kamēr atceramies, pēc tam sekoja incidents ar Okonu un Gazlī, kur Okons bija tīrākais iniciators, tur Gazlī vispār nekur, tur Gazlī mēģināja ielīst malā, cik vien var, lai nebūtu šī sadursme, tā kā tur bija cita situācija. Labi, par to varbūt kā citreiz, par Okonu situāciju un par Gazlī un vispār par Alpīnu. Bet jāiet uz priekšu, jo tā stunda strauji tuvojās. Es vienmēr domāju, ka man nesanāks stunda, ko runāt pēc tiem pāris punktiem, ko es esmu uzrakstījis tev uz lapiņas, bet gala rezultātā es aizrunājos, ka maz neliekās. Par Andretti, ilgi par Andretti, bet tāda ļoti zīmīga lieta attiecībā par Andretti, ko es domāju, ka vajag piefiksēt arī jums. Šobrīd nedaudz ir pamainījies uzstādījums arī no FIA, un tas ir zīmīgi. Varbūt daudziem paskrēja garām šī ziņa, kas bija, kad Mohameds bin Sulaims, FIA prezidents, ieteica Andretti komandai, ka viņiem vajag iegādāties esošo kādu no komandām. Un tas, es pieļauju, ka daudziem paslīdēja garām, bet patiesībā tā ir ļoti būtiska virziena maiņa no FIA, no Mohameda Ben Sulaima, gan politiskajā ziņā, gan, protams, attiecībā uz pašu Andretti, jo iepriekš viņi tomēr bija tie, kas purināja to Andretti un atbalstīja to Andretti un bīdīja Andretti iet pret Paulu Liberty un sisties un mēģināt to savu komandu izveidot. Skaidrs, ka tur ir fonā savas politiskās spēles FIA un Ben Sulaimam, un diemžēl Andretti arī ir viens no šīs spēles, es teiktu drīzāk bandiniekiem.
nekā kāda nopietna figūra, un šobrīd ar šo paziņojumu mēs varam principā saprast, ka Bin Sulaims ir kaut kāda veida vai nu mieru vai pamieru arī panācis ar Liberty Media, ka tas uzstādījums viņiem ir jau nu tā kā vienās sliedēs nedaudz iegājis, ka nevajadzētu varbūt palielināt komandu skaitu, bet ņemt kādu no esošajām komandām. Un šeit pilnīgi skaidrs, ka tas uzstādījums ir absolūti merkantīls, sadalīt uz 10, nevis uz 11 daļām. Protams, katram lielāka daļa būs un tiks, jo šobrīd nav runa, ka kāda no šīm komandām mazajām, kas teorētiski varētu būt pieejama, nu kas tā ir RB komanda vai Haas komanda, loģiski, bet tur ar Ginu Haasu būs grūti vienoties gandrīz vai nē, vai Alpīna komanda. Nevienai no šīm komandām šobrīd nav finansiāla krīze. Pat Williams tika vērtēta nepilnu gadu, man liekas, mazāk nedaudz pusgadu atpakaļ, ar 0,75 miljārdiem Forbes šajā vērtējumā. Viņi bija kā švakākā komanda, nevis teikt švakākā. Es pateicu, bet es negribēju tā teikt, lētākā komanda pieejamā, ja pirkšanai tātad, bet, un tas bija, ja nemaldos, Imolā, kur savukārt Kristians Horners jau teica, ka šobrīd pati lētākā komanda ir 1 miljards. Tātad 1 miljardu vērta ir pat Williams komanda. Un tas nozīmē, ka visām komandām tā finansiālā situācija ir krietni solīdāka, ņemot vērā sponsors, ņemot vērā, un tas viss iet uz augšu vēl, ņemot vērā, protams, arī šīs iemaksas no FOM un visu pārējo, un nav tā, ka kāda komanda, viss ir uz sabrukšanas sliekšņa un vajag viņu pārpirkt, lai šeit nepalikt mēs bez komandas, kāpēc veidot jaunu komandu. Tā nav, un 11. komanda pilnīgi mierīgi varētu objektīvi vērtējot, varētu izdzīvot, un mums būtu interesantāk, būtu vairāk pilotu vietas, varbūt kāds jaunais talants ienākt, kā no skatītāja viedokļa mēs daudz par to runājam. Es arī teiktu, ka 11. komanda ar Andretti būtu ok un būtu skaisti, bet skaidrs, ka komandas būs pret to, negrib dalīt vairāk to visu 11 daļās, nevis 10 daļās, un šobrīd to pašu dziesmu dzied arī Mohameds Bin Sulaims. Tā kā kaut kādu kopsaucēju viņš ir atradis ar Liberty vadību šajā ziņā, tā kā tur tā politiskā situācija fonā to visu noteikti ir ietekmējusi. Andretti nesen, starp citu, patu Simons un tieši no FIA arī nocopēja sev kā vienu no vadošajiem cilvēkiem, kas arī iedod viņiem papildus tādu svaru noteikti. Vai tas, ko līdzēs vai nē, skaidrs, ka atrast arī šobrīd kādu komandu, ko iegādāties nav viegli, kā jūs teicu, RB ir tas viens variants, Visa Cash App komandu, jo Red Bull kaut kādā brīdī būs tās otrās komandas jāatbrīvojas, lai nebūtu tāda problēmas varbūt citās jomās. Haas, kā jau minēju, tad Gīns Haas negrib runāt ar Andretti, tur amerikāņi nevar sadalīt savā starpā, un Alpīna būtu diezgan dārga, un skaidrs, ka Renault paši īsti nezina, kas un kā, un turklāt izskatās, ka Renault kā īpašnieks ir šobrīd tādā nogaidošā fāzē, kas notiks tajā 26. gadā, jo komanda vienmēr gaidot šādas tehniskās pārmaiņas var likt uzsvaru uz to, ka jā, šobrīd mums iet slikti, bet pagaidiet, mēs strādājam uz 26. gadu un tur tik būs un tur būs labi, mēs sāksim progresēt un varbūt ir aizlējuši ar medu ausis arī Renault vadībai, ka pagaidīt līdz 26. gadam šajā sakarā, un, ja tad būs slikti, tad varbūt mēs varam redzēt, ka Renault izdomās, ka jāmet miers ir vai uz laiku, vai vispār. Renault nescik reizes ir metuši mieru un atkal atgriežušies, tā kā gan jau, ka būs atpakaļ, pat ja aizies. Jā, Hamilton-Russell tēma bija vēl man dienas kārtībā. Es domāju, ka tā mums atliks laika, vai es paspēšu par Red Bull, to laikam atstāsim pilnībā uz šo ideālā formula podcastu. Tātad par Hamiltonu. Hamiltons kvalifikācijās šogad ir zaudējis Russellam 1-7, un noteikti tie, kas seko līdz šādām lietām, to ir pamanījuši un arī noteikti pacēluši saulītē. Pats Hamiltons Monako nokomentēja, ka šogad noteikti vairs nepārspēs kvalifikācijā Russellu un piemiedza ar aci.
Un žurnālisti, protams, to tā neatstāja. Nākamajās intervijās viņam atkal tas tika prasīts, ko viņš ar to domā un kā viņš to domā, vai viņam Mercedes nedod jaunos uzlabojumus. Nu, un tad bija ļoti interesanti pavērot, kā Hamiltons arī apdomājās nedaudz, ko ir sastrādājis ar šo komentāru, un tā nedaudz jau kāpās atpakaļ un atgaiņājās, ka tā, viņš nedomāja, ka tur, tur grūti būs, bet, tur tā un šitā, un, ļoti tā izvairījās no tādām tiešām atbildēm, ja godīgi, bet, tā sākotnējā doma bija, acīm redzot, arī nedaudz paranoja patiesībā, mēs pat tā varam to nosaukt, ka, tagad viņam nedod tos uzlabojumus. Toto Wolffam arī tas tika jautāts, un skaidrs, ka Toto Wolffs teica, ka Mercedes tā nestrādā. No otras puses, tāda loģiskā noslāņošanās komandā, protams, ka notiks. Russells ir tas, kas dabūs tos pirmos uzlabojumus. Un ticiet man, es varu likt roku uz sirds, izprotot nedaudz vairāk, varbūt arī tagad, kā tās komandas strādā un ir uzbūvētas, Mercedes nevienā brīdī nav izdevīgi Hamiltonam kaut ko iegriezt. Par to absolūti nav runa. Ir runa par to, ka, protams, ja būs kaut kāda uzlabojuma, kur būs vienā versijā sagatavota, tie tiks vispirms Russellam, un Russell arī tiks prasīta attiecīgi lielāka atbildība par to, proti viņa gadījumā būs lielāka atdeve, tiks prasīta, vai tie uzlabojumi strādā, vai tev tāds virziens patīk attīstības, vai tu redzi tur potenciālu, jo ar viņu būs jāstrādā nākamgad. Hamiltons vairs nākamgad nebūs. Tā kā tur ir mainījusies tā dinamika, bet tas nenozīmē, ka Hamiltonam te, kad metīs sprunguļus riteņos, un apzināti viņš tiks bremzēts pret Russellu. Tas vispār šajā brīdī nav svarīgi, jo komanda necīnās par titulu. Ja viņi cīnītos par titulu, tad mēs varētu sākt domāt. Un Mercedes, paskatieties vēsturiski, ja neskaita vienu gadījumu, tas bija 16. gads titulu cīņas starp Rosbergu un Hamiltonu, kad Mercedes aktīvi iejaucās pilotu cīņā, tad Mercedes nekad to nav darījuši un vienmēr deklarējuši, ka nekad to nedarīs. Tā kā šeit skaidrs, ka tā lieta nav, tā ir tīri paranoja pilotiem, un tāda ik pa brīdim paranoja iestājas tāda vēsturiski. Bija tam pašam Hamiltonam ar Alonso, toreiz gan Alonso, vairāk bija tā paranoja McLaren laikos, atceraties, tur izcili laiki, abu savstarpējā cīņa McLaren komandā. Bet skatoties tomēr uz šo deficītu, deficīts ir deficīts, 1-7 zaudējums kvalifikācijā, taču mēs paskatāmies laika izteiksmē, jo 1-7 izklausās briesmīgi, taču tā nav pilna bilde, tā ir daļa no statistikas, un kā vienmēr, ja grib statistiku pagriezt un sev kaut ko par labu izskaidrot, tad var paņemt tikai vienus statistikas datus un arī to veiksmīgi it kā pierādīt, bet patiesībā, ja mēs pagriežam to statistiku nedaudz savādāk un paskatāmies papildus datus, tad tā aina ir nedaudz cita. Un, proti, šajā gadījumā Russella un Hamiltona atšķirība laika izteiksmē, aplaika izteiksmē, kvalifikācijā ātrākajos apļos, šajos posmos, kas mums ir bijuši, ir superniecīga. Tās ir 0,062 sekundes, tātad uz visiem šiem posmiem kopā skatoties, vidējais ir 0,062, tas ir mazāk kā 0,1 sekundi, lai būtu apmēram tas priekšstats precīzāks. Starp citu, man priekšā ir visu komandas biedru šīs atstarpes, un, ja jums interesē, protams, ka audio saucot cipars, man vismaz ir ļoti grūti uztvert, ja sauc audio cipars, bet, tomēr es mēģināšu tos nosaukt, lai jums rastos priekšstats mazāka atstarpe kvalifikācijā starp komandas biedriem nekā Russellam Hamiltonam ir tikai vienam pārim. Kā jūs domājat, kuram es nedaudz ieturēšu pauzīt, jūs varat padomāt un pie sevis paminēt. Tātad, kuram ir vēl mazāka atstarpe kvalifikācijā nekā Russellam un Hamiltonam? Tas ir Norris un Piastri. Viņiem ir 0,042 sekundes atstarpe, Norrisam pa labu, bet tātad ļoti, ļoti niecīgi. Tad seko, kā jau teicu, Russells Hamiltons, trešie visciešākie ir Okons un Gasly, viņi jau ir 0,1 sekundu starpā pa labu Okonam. Tad seko Tsunoda un Ricardo, šeit arī jāņem vērā, ka Ricardo tomēr ir ļoti tū bijis, Tsunodam arī 0,1 sekundi pa labu Tsunodam ir, bet Ricardo nav bijis tālu no Tsunodas. Piektie visciešākie ir Leclerc un Sainz,
tur ir 0,156, tātad nedaudz tuvāk jau 0,2 sekundēm Sainz zaudē. Alonso un Strolls 0,2 sekundes attiecīgi ir Alonso par labu, Bottas un Žu 0,265, tātad jau tuvāk 0,3 sekundēm par labu Valtteri Bottas. Tālāk ir Nicola Hülkenbergs, šeit jau mēs esam tajā skalas galā, kur tiešām tas pārsvars ir liels, jo pāri 0,2 sekundēm tas jau ir daudz. Nikola Hülkenbergs, Magnusens, tur ir 0,27, tātad tuvāk jau 3. Tur tieši tikpat daudz ir arī Albonam Sāržantam, tātad Hülkenberga un Albona pārsvars pār saviem komandas biedriem ir gandrīz 0,3 sekundes. Un vislielākais pārsvars, es domāju, ka jūs pamanījāt, kuru pāri es nenosaucu, ir Verstappenam pār Peresu, virs 0,3 sekundēm. Tātad tas ir vēlreiz apliecinājums tam, ko es stāstīju arī iepriekš, un mūsdienu, tad iepriekš par Peresu, ko es stāstīju, un mūsdienu Formulā 1, kur ļoti cieši visas komandas, skaidrs, ka tāds atstatums starp komandas biedriem 0,3 sekundes kvalifikācijā nozīmē, ka Peres ir knapi 2. kvalifikācijas kārtā vai pat 3. kvalifikācijas, vai pat 1. kvalifikācijas kārtā izkrīt, kā tas bija. Atceramies Monako. Tā ir milzīga atšķirība. Un šeit vēlreiz arī šī statistika, es domāju, ka jānoliek priekšā Kristianam Horneram tajā brīdī, kad viņš paraksta Peresa līgumu. Bet atgriežoties pie Russella un Hamiltona, tad paskatoties statistiku atpakaļ iepriekšējos gados, tad Russells pagājušā gadā arī bija labāks 12 reizēs kvalifikācijā pret 9 Hamiltonam, tad atšķirības starp viņiem bija vēl niecīgāka, vispār superniecīga 0,017 sekundes starp viņiem, tā kā ļoti, ļoti cieši. Un attiecīgi vēl gadu iepriekš 22. gadā bija 11 pret 5, bet tas stāsta, protams, tikai tās kvalifikācijas, kur tiešām var arī objektīvi novērtēt abus pilotus, nevis kur viens varbūt izstājās vai kāds tehnisks problēmas vai vienalga kaut kas cits, tātad tāds netiek ņemts vērā. Un tur bija vēl ciešāk šī atstarpe laika izteiksmē 0,015. Tā kā tīri teorētiski tās atstarpes ir bijušas ļoti, ļoti vienādas vienmēr šajā ziņā, un tieši tā arī ir šogad. Tas zaudējums ir bijis lielāks šogad Hamiltonam pret Russellu nekā iepriekšējos gados, tā kā tās nianse ir nosvērusies vairāk par labu Russellam šogad nekā iepriekšējos gados, bet te nevar teikt, ka tagad zaudē vairāk nekā pagājušajā gadā. Ir faktiski tieši tas pats, ir ļoti niecīgi tā atstarpe Hamiltonam no Russella kvalifikācijā, bet tas iemesls, jo vienmēr jau kaut kāds iemesls ir, tā tendence 1,7, es nesaku, ka to nevajag ņemt vērā, vajag ņemt vērā, tā tendence ir tā, ka abi ir ļoti niansēti, ir ļoti tuvu, bet niansēs nedaudz priekšā ir Russells, un kur ir tās nianses jāmeklē vienmēr, jo mums piedodiet, tas Formula 1 ir ļoti niansēts sporta veids, diemžēl vai par laimi, tur tiešām visu nosaka nianses, un šeit ir jāņem vērā, ka Lewis Hamiltons un viņa pilotēšanas stila lielākais trumpis ir super vēla bremzēšana un spēja tomēr dabūt to sākotnējo rotāciju līkumā. Viņam ir ārkārtīgi sensitīva vai jūtīga kreisā kāja tieši bremzēšanā. Viņš vizuāli, protams, to sasaista to, ka viņš nosaka, kur līkumā ir tā labākā saķere, lai bremzējot nenobloķētu riteņus, lai saglabātu ātrumu līkumā. Un tas ir tas viņa lielākais trumpis, ar ko viņš pilnīgi noteikti ir pārāks par George Russellu. Ja viņam mašīna ļauj tā braukt šādā stilā, kā es teicu, ar super vēlu bremzēšanu un saglabāt šo rotāciju līkumā, viņš noteikti būtu pārāks par Russellu, bet kā viņš pats teica, un to arī Russells ir stāstījis, ka šī mašīna negriež. Šī mašīna nav tā, kas grib griezties, jo īpaši vidējos un lēnos līkumos, ātrajos tā ir pavisam cita dinamika, bet vidējos un lēnos tā mašīna negriežas. Un tas faktiski noņem Hamiltona īpašās prasmes. Tas nav tā, ka Hamiltons viss nemāk braukt vairāk. Viņš vienkārši ir tāds pats kā normālais, labs pilots, bet viņa īpašo maģisko momentu noņem šī mašīna, mašīna specifika, teiksim tā. Un skaidrs, ka tas ir to sekundes simtdaļu, tūkstošdaļu vērts. Plus vēl, protams, mēs nevaram neņemt vērā tādas lietas, kas nav izmērāmas, kas ir vecums,
kas ir motivācija. Nu, motivācija pat par sevi. Hamiltona gadījumā es domāju, ka tas spēlē lielu lomu, lielu svaru arī laika izteiksmē daudz paņem un arī iedod, ja viņam ir mašīna, ar ko ir iespēja, kaut niecīgākā iespēja uzvarēt, un viņš ir sajūtās kā nolikts pie sienas un nedaudz apbižots, skaidrs, ka tā motivācija viņam ir kā zvēram. Un tieši pretēji ir gadījumos, ja tu redzi, ka tu labākajā gadījumā tur cīnīsies par 5. 6. vietu un tā mašīna nav tur gatava nekam lielākam, nekam vairākam un īsti nav jēgas, tu ej arī no tās komandas prom un sāc domāt jau par nākamo un skaidrs, ka tas motivācijas līmenis viņam krītās. Nu un par vecumu šeit tā ir tāda arī neizmērāma lieta, nu mēs varam to izmērīt gados, bet kā tas ietekmē individuāli katru sportistu un katru cilvēku ir ļoti atšķirīgi. Alonso piemērs, protams, ir, bet visi arī nevar būt Alonso. Hamiltons, es domāju, ka arī varētu būt ļoti tū tam, ka ņemot vērā, kā viņš ir strādājis, kā viņš ir attīstījies, kā viņš fiziski ir dzīvojis šo visu laiku, tad skaidrs, ka viņam tas ilgums, kad viņš varēs operēt augstā līmenī, ir garš, bet ar to vecumu ir īpatnēji, jo nevar prasīt pašam pilotam, kā tev vecums neko netraucē, jo viņš būs pilnīgi pārliecināts, ka viņam viss ir kārtībā. Šis ir komentārs, to rakstīja Marks Hughes, to rakstīja, viņam bija arī savulaik ir intervija bijusi ar Richardu Petī, tas ir NASCAR čempions, nemaldos, 7-kārtējais. Man liekas, viņš bija pirmais 7-kārtējais, pēc tam bija Earharts arī vēl. Labi, es varu samloties, bet man jāpārbauda. Laikam viņš bija pirmais 7-kārtējais čempions. Katrā ziņā viņš bija slavens ar to, ka viņam bija ļoti gara karjera. Viņš startēja vēl 55 gados NASCARā. 90. gadu sākumā viņš kaut kad lika punktu karjerai. Un viņa pēdējā uzvara bija 47 gadu vecumā NASCAR. Un tad arī viņam, Marks Jūs arī prasīja par šo viņa vecumu un kādas tā sajūtas, kā tu uztver to vai kāds ietekmē tevi. Tad, manuprāt, tas, ko teica Ričards Petīs šajā sakarā, var izskaidrot, kāpēc piloti paši nekad neatzīsies un nekad nejutīs pat objektīvi. Nevis viņš melo, bet viņš arī nejūt, ka viņš ir lēnāks. Jo, kā teica Petīs, tad tavā iekšējā burbulī viss ir tieši tāpat kā vienmēr un agrāk. Tev pašam liekas, ka tu pats esi ātrs, bet izskatās, ka tas pats burbulis ir kļuvis lēnāks par citu burbuļiem, vai arī citu burbuļi ir kļuvuši ātrāk, bet tu savā iekšējā burbulī operē tieši tāpat, un tev liekas, ka viss ir tieši tāpat. Tā kā pilnīgi noteikti vecums ietekmē daudzas lietas, un tas ir ar laiku jāņem vērā. Lai gan pašiem pilotiem varbūt tas tā neliekas. Ar šo vecuma citātu arī likšu punktu šoreiz Restarts kārtējam podkāstam par Red Bull. Tā es ir nepastāstīju, bet tur tā tēma ir milzīga un, kā jūs teicu, pietiekami sarežģīta. To es atstāšu uz Ideālo formulu podkāstu. Skatieties piekdienā YouTube, William Hill YouTube kanālā. Tur mēs tiksimies tagad nākamreiz. Paldies, ka noklausījies līdz galam. Kā jau teicu, droši rakst komentārus un kaut kad Patreon lapā uzorganizēšu iespēju uzdot jautājumus, jo nākamo Restarts es varētu taisīt kā jautājumu atbilžu sesiju. Ļoti patīk, man ļoti interesanti vienmēr, protams, ir atbildēt uz jautājumiem, un interesanti man ir noskaidrot, kas tad jūs interesē. Tas ir tas interesantākais, lai es nerunāju tā, ka absolūti savā burbulī un savā ruporā nedzirdot, kas notiek riņķī un kas notiek apkārt. Izbaudam vasaru un gaidam nākamos Formula 1 posmus, protams, arī visas intrigas, kas saistītas ar pilotu tirgu, tās varētu pamazām sākt atrisināties. Tā kā es domāju, mums būs daudz diezgan interesantu tēmu, par ko parunāt un paspriest. Atā!